Viss ir sagatavots, lai spēle arī varētu sākties. Pirmā mājiņas Mirnovs, Ozoliņš un Balcers. Uzbrukuma trio. Balcers ir komandas kapteinis. Redzējām arī viņu pašā ievadā vēl sasveicinoties ar šīs spēles tiesnešiem. Aizsardzībā Freibergs Anģāns pirmajā pārī Pospišilu kopā ar Sīkoru. Otrajā mājā Pasko Rudas Kriviks ar Līšku. Trešajā mājā Klāriks Kolārs un Petrovskis. 27 punkti. Viņam 48 spēlēs. Un te teicamies pie vēl viens mētiens. Hlavai sācis vēl viena iespēja no tūs distances nobloķēt. Pirmajā periodā. Bīstami ļoti no tūs distances izdarīs mētiens garā. Latvijas izlases sastāvā parādīt liederīgumu. Arī Vītoliņa acīs un skatīties, kāds viņam izpēdēs. Šeit Teodors Riponos! Kārs Labinskis ir pirmais pie tās. Un ierēd ripvārtos 1-0. Paskatāmies atkārtojumā, kā tas arī izveidojās. Ātrs mētiens tur atsit Lavais un nevarēja kontrolēt to izdarīt. Jārēģē lūk, te Prokorenkovs pakaļ zībenīgs mētiens pārtiem un sarežģītā situācija. Un jāsaka, šeit arī varbūt nelīdz galā. Štādos Andiņš bija iepratīm. Vārtiem nospēlēja, norēķēja uz Lapīnskis. Tagad arī viņš arī reiz uz zilās līnijas. Zila pa kreis, ātri izspēles vidu, mēties pārtiem, vēl viens mēties un 2-0. Denis Smirnovs. Vēl viens Šveices Nacionālās līgas spēlētājs. Gūst vārtus, skatās kā vairākumā. Ar atkārtot mēģinājumu panāk jau 2-0 un realizēts skaitliskais vairākums. Sistēmas spēlētājs. Labi tālu diagonāli. Uzbrukuma zonā tiek Slovāk no tūs distances. Vēl viens mēties Gudļevskis. Tiek iestumts vārtos. Skatīsies video atkārtojumu tiesneši. Pirmais lēmums ir, fakts ir konstatēts, ka Ripa ir vārtos. Kā tas ir noticis? Tagad varēs arī diskutēt. Šeit pat grūti teikt patiesībā Feņenko vai cik ļoti ir ietekmējis situāciju, jo Sīkora jau dodās vārtiem. Tas, ka Gudļevski prasītos vēlreiz atkārtojumu, vai viņam Ripa tur izkrit uz priekšu ārā, tad no Sīkoras tā ielido pēc tam iekšā, bet skaidrs, ka Gudļevskis vairs ne... Vārtu gums! Tiek ieskaitīti vārti šeit. No, tagad Klāriks ātri uz priekšu, te plauksts mētiens. Gudļevskis acī. Decembrī pārbaudas turnīrs 3 komandām. Te ir Balcers uzbrukumā, plauksts mētiens un vārti. Rudolfs Balcers. 3-1. Precīzi plauksts mētiens. Šveices Nacionālās līgas divkārtējais čempions. Alogrēzām atkārtojumā Ripa neitrālajā zonā tiek ātri galā ar vienu pretspēlētāju. Tad paliek viens aizsargs pretīm lūk skaisti ātrumā. Kamēr otru aizsargs griezās, saprat pozīciju, Krīvīgs pat nebija aizsargs, tur jau tā nelaime. Un tagad vienatnē vēl var aizskriet pa 15 sekundēs, mēties, Lavais, cimdā. 2% atvērīto metienu izslēgšanas spēlēs. 5 spēles viņš aizvadīja. Vēl 2 sezonas pirms tam, 2 sezonas pēc kārtas bija atzīts viņš par labāko atsargu Vācijā, bet te ar cīņu līdz galam! Ripa tiek iestumta vārtos. Te jautājums vēl par to, kurā brīdī arī atskanēja tiesneša svilpi. Manuprāt, vēl vārtsargam Ripai esot zem kājsargs bija atskanējis svilpi. Vārds redzēdams to gāja līdz galam. Lūk, te viena epizodu tālāk. Laba cīņa patiesībā. Šis tiesnesis, kurš ir pa kreisi, tuvāk pie vārtiem, un neizskatījās, ka viņš ir vispār apņēmies spēli apturēt. Izcīna, kārtīgi izcīna šo epizodes galam Lapīnskis. Vēlreiz Rudolfs Balcers. Teicam piespēl, metiens no neārtās, tas bija Ozoliņš. Un prasa vārtu Slovāku Gudļevskis ar kājsargu joprojām turpat blakus un pie vārtu pamatnes. Cīņas virsū. Un epizode arī ir noslēgusies. Teicam, Balcers! Un pret vārtsargu mēģinām mest jau pāri, bet labi izskrēja līdz tā situācija arī Lavais. Mirkļi ir klāt. Varam apsveikt, protams, arī
mūsu U18 izlase ar lielisko turnīru, bet varam uzsveikt arī pieaugšo izlase ar vēl vieniem gūtiem vārtiem Zabusovs. Vēl kļūst aizvien principiālāk tāds sajūta. Kādreiz ar Slovākiju jau teicu, Mikulavcē spēlējis ir Zabusovs, tagad arī pret Slovākiem ir gūs vārtus. Atgriezies ir izlases kandidātu lokā. Tas ļoti labs sezons Latvijas čempionātā. Un vārtu 23. gada sagatavošanās ciklo gūt vārtus. 4 gūtie vārti. Teicam iespēju Slovākiem un apzog! Kristers Gudļevskis. Vārti un rezultatīvi piespēli noformē vēl pāris labas epizodes. Aris Mirnovam gūtie vārti. Pirmā māņa ir produktīva. Trešā māņa Bukārts Egle Buncis nebija izcēlušies ar rezultatīvās punktiem, bet labi novadīt spēle treneru izpildījumā un, protams, arī izcīnīts panākums. Latvijas izlase ir 5-1. Rīt vēlreiz būs jākrusto nulles ar Slovākiem. Paskatīsimies, kādas būs korekcijas arī sastāvā, kā vienai, tā arī otrai.